labvakar. Mani sauc Daina Šveic, dzīvoju 11 gadus jau Vācijā. Esmu ieguvusi Vācijā medicīnisko izglītību, bet neesmu ne ārsta, ne uz tādu diagnozi, kuras arī neārstēju, bet strādājusi esmu ar ļoti smagiem veciem slimiem cilvēciņiem, un savu medicīnisko pieredzi esmu ieguldījusi vairāk viņos. Latvijā esmu strādājusi pedagoģijas jomā, sociālajā jomā, kā bāriņtiesas priekšsēdētāja, bet, Vācijā nācās apgūt pavisam ko citu. Šodienas tēma mums ir nonī. Vēl viens produkts, par kuru es esmu stāvējis sajūsmā, ja es vakar ziņoju visiem, kad ir iztulkota Hemohima grāmata, kas bija visu laiku krievu valodā, un tagad ir latviešu valodā, tad tagad nākamais projekts man ir nonī, kuru prezentācijai gatavojoties, es sapratu, šis produkts ir vēl viens unikums tieši no Ātomija kompānijas. Un tagad es pāriešu uz, kur pazuda man? Jā. Tātad, pavisam īsi, ja mēs zinām, ka nonī, vai nezinām, es tagad iepazīstināšu, tātad, ka pirms mēs vispār runājam par nonī, tātad man gribas uzdot vienmēr vienu jautājumu, jā, kā tad jūtas mūsdienu cilvēks. Un mēs dzīvojam nepārtrauktā stresā, mēs steidzamies, maz guļam, bieži ēdam, un to, kas ir ātri pieejams. Nevis to, kas patiešām baro organismu. Tāda ir tā mūsu ikdiena. To mēs visi katrs pats labi zinām. Un organisms strādā bez apstājas, gan fiziski, gan emocionāli. Bet mēs ļoti bieži sev piefiksējam tikai tad, kad kaut ko fiziski sajūtam, ne tā. Un šī patstāvīgā pārslodze, kas ir gan fiziski, gan emocionāli, vispirms neparādās kā slimība, tā parādās kā nogurums, nervozitāte, miega traucējumi, gramošanas problēmas, un tad mēs citreiz sakām, es laikam kaut ko ne tādu apēdu, man tur darbā bija stresiņš, un es tur sliktā gulēju. Bet īstenībā nē, tas ir tie pirmie signāli. Un tas nozīmē, ka mūsu šūna strādā pastiprinātā režīmā. Tāpēc jautājums jau nav, vai mums vajag atbalstu. Jautājums ir, kādu atbalstu mēs dodam savam organismam šajā stresainajā ikdienā. Un tātad nonī. Nākamais slaidiņš. Kas ir nonī? Tātad nonī nav jauns izgudrojums, un tas nav modes vilns. Tātad, ja mēs kādreiz dzirdam latīnisku nosaukumu morinda citrifolija, tas ir zinātniskais nosaukums šim tropu auglim. Bet tas ir viens un tas pats nonī. Šis augs jau vairāk nekā 2000 gadus tiek izmantots Polinēzijā un Dienvidu Austrumāzijā. Tāpat kā ženšiņš Āzijā tiek uzskatīts par spēka augu, arī nonī savā reģionā tiek dēvēts par atjaunošanos augu. Ar vārdu atjaunojošais tiek domāts, ka tas palīdz organismam atgūt spēkus, līdzsvaru un izturību. Mūsdienās šo augu aktīvi pēta laboratorijās un pētniecības centros, lai saprastu tā iedarbības un mehānismu šūnu līmenī. Pāriesim uz nākamo slaidiņu. Tātad nonī augļu nogatavošanās posmi. Tas ir ļoti svarīgs pie tehnoloģijas, ko izmanto pie nonī apstrādes. Tātad šajā slaidā pats svarīgākais ir nogatavošanās posms, jo tieši tad auglis uzkrāj savas vērtīgākās vielas un sasniedz pilno spēku. Nonī nevar vienkārši noplūkt jebkurā brīdī. Tas tā kā ieiet dārzā, es tagad viņu gribu un ņemu. Tam ir jānogatavojas dabiskā veidā, pareizajā laikā. Ja par agru, tas vēl nav gatavs. Ja par vēlu, daļa vērtības var pazust, jo nonī ir tiešām ļoti daudz vērtīgas vielas. Tāpēc dabiskā nogatavošana ir ļoti būtiska. Un tikai pēc tam seko pareiza, kontrolēta apstrāde, kas palīdz saglabāt šo dabas doto spēku. Un nākamajā slaidā mēs paskatīsimies, kā šim procesam pievienojas zinātniskā pieeja un pētījumi, kas šo kvalitāti apstiprina. Un tātad šajā slaidā mēs redzam zinātniskā bāze.
Kad mēs sakām zinātniskā bāze, tas nenozīmē kaut ko sarežģīt. Tas vienkārši nozīmē, nonī nav tikai tautas augs. Tas ir arī pētīts. Par morinda citrifolia ir vairāk nekā 756 zinātniskas publikācijas. Tas nozīmē, ka dažādās pasaules laboratorijās pētnieki ir skatījušies, ko šis augs dara organismā. Pētījumi notiek šūnu un molekulārā līmenī. Ja paskaidrojam vienkārši, tas ir kā paskatīties nevis uz visu māju, bet uz katru ķieģelīti atsevišķi. Šūna ir mūsu ķermeņa mazākais ķieģelīts. Un zinātnieks skatās, kā nonī ietekmē tieši šo ķieģelīti. No visiem pētījumiem, nākamais slaidiņš, 77 ir par ietekmi uz audzēju šūnu procesiem. Tātad tas nozīmē, ka tas nenozīmē, ka tas kaut ko ārstē. Tas nozīmē, ka pētnieki analizē, kā šūnas uzvedas nonī klātbūtnē. 61 pētījums ir par iekaisumu mazināšanu. Iekaisums ir kā kluss ugunsgrēks organismā, un zinātnieki skatās, vai nonī palīdz šo uguni nomierināt. Savukārt 27 pētījumi ir par imūnsistēmas regulāciju. Tātad imūnsistēma ir kā organisma apsardze. Jautājums ir, vai tā strādā līdzsvaroti, vai tā nesāk skaļi bļaut. Un vēl 27 pētījumi tātad par cukura līmeņa regulāciju asinīs. Papildus tiek pētīta ietekme uz aknām, asinsvadiem, sāpju mehānismiem, ādu un nervu sistēmu. Tas viss kopā parāda vienu lietu. Nonī netiek pētīts virspusēji, to pēta detalizēti dažādos līmeņos. Un tieši tas ir zinātniskā bāze. Tālāk skatīsimies par kvalitāti un pētniecību. Nākamais slaids. Un šis slaids nav par to, ko nonī dara organismā, bet šis slaids ir par to, kā tas tiek ražots. Nonī netiek vienkārši novākts un iepildīts pudelē. Ražošana notiek Korejā, kontrolētos apstākļos, kur katrs posms tiek uzraudzīts. Šeit mēs redzam tātad lielajiem burtiem, kas ir HACCP certifikācija, tas ir pārtikas drošības kontrolas sistēma, un tas nozīmē, ka tiek pārbaudīts viss no izēvielas līdz gatavam produktam. Produktam ir bioloģiskās apstrādes certifikācija, kas apliecina atbilstību noteiktiem kvalitātes un drošības standartiem. Ražošanā tiek izmantotas patentētas tehnoloģijas. Patents nozīmē, ka metode ir oficiāli reģistrēta un aizsargāta. Un ļoti svarīgi ir fermentācija. Fermentācija, kas ir fermentācija? Fermentācija ir dabisks process, kur labās baktērijas palīdz aktīvajām vielām kļūt organismam vieglāk uzsūcamām. Un tieši tehnoloģija ir tas, kas šo produktu padara unikālu, jo auglis ir viens pats ir daba, bet pareiza apstrāde, mēs jau saprotam, ka tā jau ir zinātne. Un tālāk iesim pie nākamā slaida, un kurā mēs apstīsimies tātad nonī sastāvs. Tas ir unikāls sastāvs. Tātad nonī ir aktīvās vielas. Kad skatāmies uz šo slaidu, ir svarīgi saprast vienu lietu. Nonī nav viena viela. Tas ir kā dabas komanda vienā auglī. Aminoskābes. Tie ir, kā es parasti saku, ķermeņa būķieģelīši, un tajā tātad ir 18 aminoskābes. 9 no tām ir neaizvietojamās aminoskābes. Es atkal ar tādu kā salīdzinājumu veikšu, ka mūsu ķermenis ir kā māja, un ja nav ķieģeļu, nevaram ne uzcelt, ne atjaunot māju. Un savukārt aminoskābes palīdz izveidot muskuļus un audus. Un savukārt 9 no tām ķermenis pats neražo. Tas jāuzņem ar uzturu, tās ir. Jo citur mēs nekur savādāk tās 9 aminoskābes nevaram uzņemt. Vitamīni. Tātad vitamīnus es parasti saku aizdedze enerģijai. Un tajā ir 12 vitamīni.
Vitamīni palīdz ķermenim pārvērst pārtiku enerģijā. Tātad visu to, ko mēs apēdam, tas aiziet uz enerģiju. Bez tiem vielmaiņa vienkārši nevar pilnvērtīgi strādāt. Un tas ir kā mašīnai. Degviela var būt, bet bez aizdedzes tā vienkārši nebrauks. Tālāk minerālvielas, 7 minerālvielas. Tās ir kā ķermeņa elektrība. Sirds pukst, muskuļi kustas, nervis sūta signālus. Tas viss notiek pateicoties minerālvielām. Bez tām sistēma praktiski nevar darboties. Un bioaktīvās vielas, tā ir kā šajā gadījumā es esmu salīdzinājusi kā aizsardzības komanda. Ja? Tās bioaktīvās vielas, skopeletīns palīdz regulēt iekaisumu un asinsvadu procesus, kseronīns saistīts ar šūnu darbības aktivizēšanu, iridoīdi un polifenoli, tātad dabīgas aizsargvielas. Un tieši šeit ir noni īpašums. Tas ir tas lielais īpašums, par kuru, es saku, nav nekur vēl atklāts. Tas ir dabiskas vielas, kas palīdz uzturēt līdzsvaru organismā, atbalsta asinsvadus un palīdz šūnām strādāt efektīvāk. Noni nav viena brīnumviela, tas ir sabalansēts dabas komplekss, kur katra daļa dara savu darbu. Un tieši kopā tās dod rezultātu. Un tālāk pie nākamajiem slaidiem paskatīsimies par katru sastāvdaļu atsevišķi. Tātad nākamais slaids. Tātad viens no vielām, kas ir tieši nonī, tas ir polifenoli. Un polifenoli, tātad es viņu nosaucu kā organisma aizsardzība. Tas ir, ja aminoskābes ir ķermeņa būvķieģeļi, un vitamīni ir mehānismi iedarbinātāji, tad polifenoli ir aizsardzības komanda. Mūsu ķermenis katru dienu saskaras ar slodzi, stresu, piesārņojums, nepareizs uzturs, iekaisuma procesu un viss, kas piederās pie ikdienas. Tas viss rada šūnās nolietošanos. Tātad, tā ir mūsu ikdiena, katram tā ir savādāk, mūsu šūnas iet uz nolietošanos. Bet savukārt polifenoli palīdz šūnām saglabāt šo stabilitāti. Nevis tā, ka tie dara darbu ķermeņa vietā, bet tie palīdz ķermenim tikt galā ar slodzi. Ja skatāmies uz attēlu, šūna ir kā maza pasaule. Un polifenoli darbojas kā aizsargājošs slānis, kas palīdz tai saglabāt līdzsvaru. Vienkārši salīdzinājums, iedomājieties māju, un ja mājā ir jumts, sienas un signalizācija, tā ir drošāka pret ārējiem apstākļiem. Polifenoli ir kā vienkārši signalizācija un aizsardzība mūsu organismā. Nākamais slaids. Skopeletīns. Es viņu nosaucu par harmonizētāju. Tātad, kas ir harmonizētājs? Tas ir aizsardzība, ir tikai viena daļa. Organismam ir vajadzīgs arī līdzsvars. Un tieši šeit parādās vēl viena svarīga viela nonī sastāvā – skopeletīns. Skopeletīnu var salīdzināt kā termotastu mājā. Ja telpā kļūst par karstu, tas palīdz samazināt. Ja kļūst par augstu, tad palīdz aktivizēt siltumu. Tas neizmaina sistēmu vardarbīgi. Tas palīdz uzturēt līdzsvaru. Organismā tas ir svarīgi asinsvadiem, iekaisuma procesiem un stresa reakcijām. Iekaisums pats par sevi nav slikts, tas ir aizsargmehānisms. Bet ja tas kļūst pārmērīgs, mēs zinām, ka organisms sāk ciest. Skopeletīns palīdz šiem procesiem nepārspīlēt. Tā tad harmonizē. Vēl viens vienkāršs salīdzinājums, iedomājieties satiksmi krustojumā. Ja visi brauc bez regulācijas, veidojas tātad hauss. Bet skopeletīns ir kā regulētājs, kas palīdz plūsmai kustēties mierīgi un sakārtoti. Tas nav par piespiešanu, ka tā jābūt. Tas ir par palīdzību organismam atgriezties līdzsvarā. Un tieši tā darbojas šis te harmonizētājs. Nākamajā slaidā tātad skatīsimies par kseronīnu un šūna darbību. Tātad, ja skopeletīns palīdz uzturēt līdzsvaru sistēmā, tad
Kseronīns darbojas vēl dziļāk, šūnas iekšienē. Mūsu ķermenis sastāv no miljārdiem šūnu, to jau mēs esam mācījušies un zinām jau. Un katra šūna ir kā maza rūpnīca. Tā strādā, ražo, atjaunojas, labo sevi, bet, lai rūpnīca darbotos, tai vajadzīgi darbinieki ar mehānismu. Šeit parādās kseronīns. To var salīdzināt ar atslēgu. Ja mehānisms ir iestrēdzis, atslēga palīdz to atkal iekustināt. Tas nenozīmē brīnumu, tas nozīmē palīdzību šūnai strādāt tā, kā tā ir paredzēta. Jo, kad šūnas darbojas pareizi, organisms kopumā jūtas stabilāks. Un pēdējā vērtīgā sastāvdaļa nonī nākamajā slaidā, ko runāsim, tas ir irodioīdi, dabīgās aizsarga vielas. Bez kā neiztikt. Bez kā nonī auglis nebūtu jau arī nonī. Mēs jau redzējām, ka dažādās nonī vielas atbalsta aizsardzību un šūnas darbību, tad tagad pastīsimies uz vēl vienu svarīgu vielu grupu, tātad iridoīdi. Ja kseronīns palīdz šūnai strādāt, tad iridoīdi palīdz tai saglabāt stabilitāti. Tātad, ja organismu salīdzinām ar māju, tad iridoīdi ir kā sienu konstrukcija. Tie nav redzami, bet tie nosaka, cik stabila un izturīga ir visa ēka. Augos iridoīdi darbojas kā dabīga aizsardzības sistēma. Tie palīdz augam izturēt karstumu, mitrumu un apkārtējās vides ietekmi. Tāpat kā arī mums cilvēkiem. Te ir karsts, te ir augsts, un tad zinātniskajos pētījumos iridoīdi tiek saistīti ar antioksidatīvu iedarbību. Tas nozīmē, ka palīdz mazināt šūnu bojājumus un oksidatīvo stresu. Vienkārši sakot, ja šūna katru dienu piedzīvo slodzi, iridoīdi palīdz tai saglabāt stabilitāti. Tātad iridoīdi nav par ātru efektu, tie ir par ilgtermiņa izturību. Un nākamajā slaidā vērosim par tātad kvalitāte un pētniecība. Un šajā slaidā es vēlos jums pievērst uzmanību tātad salīdzinājumam. Salīdzinām nonī ar citiem augļiem, jo mēs ikdienā lietojam arī citus augļus. Polifenolu daudzums redzam, ka nonī skaitlis ir daudz lielāks nekā kivī vai mango. Tas nozīmē, ka tajā ir vairāk dabīgo aizsarga vielu. Iridoīdi arī šeit nonī izceļas ar lielāku skaitu. Tātad tas satur vairāk šo dabisko vielu nekā citi salīdzinātie augļi. Un runājot par prokseronīnu, redzam, ka atšķirība salīdzinot ar ananāsu ir ļoti liela. Tātad šis slaids vienkārši parāda, nonī nav parasts auglis. Skaidri rāda, ka tas satur vairāk aktīvo vielu nekā daudz citi, kurus mēs uzskatām par veselīgiem. Tātad, un nākamajā slaidā apskatīsimies tātad to, ko es esmu pieminējusi jau iepriekš, uz ko tieši tātad nonī darbojas. Tātad nonī sāpes un gremošanas līdzsvars. Mēs jau runājam par tātad visām tām aktīvajām vielām, kas ir nonī, kas palīdz šūnām darboties pareizi. Tagad paskatīsimies, kā tas izpaužas praksē sāpju mazināšanā un gremošanas regulācijā. Sāpes bieži ir signāls, ka organismā notiek iekaisuma process, ko savukārt mēs ļoti bieži ignorējam. Man tur mazliet galva pasāp, vai mazliet koņas sāps, kaut ko apēdu, vēders uzpūties, gan jau pāries. Bet medicīniski iekaisums ir imūnsistēmas reakcija. Taču, ja šī reakcija ieilgst, organisms sāk dzīvot patstāvīgā spriedzē. Iedomājieties signalizāciju mājās, kas nepārtraukti skan. Sākumā tā brīdina, bet pēc laika tā jau nogurdina. Tas var izpausties kā galvas sāpes, menstruāciju sāpes, locītavu diskomforts, hroniskas sāpes. Nonī bioaktīvās vielas var palīdzēt regulēt iekaisuma procesu un nomierināt pārmērīgu nervu sistēmas kairinājumu. Svarīgi saprast, tas nav pretsāpju līdzeklis, kas izslēdz signālu. Tas ir atbalsts, es vēlreiz uzsvēršu, atbalsts organismam, lai signalizācija vairs neskanētu bez vajadzības. Un tieši to mums arī vajag. Neaiziet līdz signalizācijas bļaušanai.
Tālāk, kas ir gremošana un gremošana. Es gremošanu šajā prezentācijā esmu nosaukusi kā otrais smadzeņu centrs. Ja zarnas bieži saucam, zarnas mums bija kā templis, tad salīdzinot šeit ar noniju, zarnas bieži es piesaucu kā otro smadzeņu centru, un tajā atrodas miljoniem nervu šūnu. Un tur veidojas liela daļa serotonīna vielas, kas ietekmē mūsu pašsajūtu un garastāvokli. Tātad zarnas nav tikai par pārtikas sagremošanu. Tās ietekmē arī mūsu enerģiju un emocionālo stāvokli. Es jau par to biju pieskārusies jau, kad es runāju par probiotiķiem. Ja? Bet, lai šis centrs darbotos pareizi, mehānismiem arī ir jāstrādā saskaņoti. Iedomāsimies atkal šeit rūpnīcu. Enzīmi, ko mēs redzam šajā slaidā, ir kā strādnieki, tie sadala pārtiku. Žults ir kā mehāniķis. Tātad viņš palīdz pārstrādāt taukus. Zarnu kustība ir kā konvejeru lente. Pārvieto barību tātad tālāk. Bet savukārt pH līdzsvars ir kā pareiza darba vide. Ja lente kustas par lēnu, rodas smaguma sajūta. Ja par ātru, organisms nespēja uzsūkt vajadzīgās vielas, kas sākās, viss, kas saucās pie liekā svara. Nonī var palīdzēt atbalstīt šo regulāciju, lai mehānismi strādātu harmoniski. Tātad gan sāpes, gan gremošanas traucējumi bieži ir regulācijas jautājums. Un nonī galvenā vērtība ir palīdzēt organismam atgriezties līdzsvarā. Nevis darīt darbu tā vietā. Un nākamajā slaidā skatīsimies tātad nonī un imunitāte, kas ir arī viens no vadošajiem punktiem mūsu labsajūtā. Tā, pazuda man. Tātad bieži saka, ka stiprināt imunitāti, taču patiesībā svarīgākais nav padarīt imunitāti spēcīgāku, bet līdzsvarotāku. Tas ir tāds nodils teiciens, stiprināt imunitāti, bet imunitāte ir jālīdzsvaro. Medicīniski imūnmodulācija nozīmē imūnsistēmas darbības regulēšana. Un te es atkal jums ļaušu padomāt salīdzinājumā. Iedomājieties apsardzes sistēmu, ja tā ir pārāk vāja, iebrucēji vienkārši iekļūst jūsu objektā. Ja tā ir pārāk agresīva, ko tā dara? Tā sāk uzbrukt arī pat savējiem. Un līdzsvars, tas ir tas šajā gadījumā vissvarīgākais. Un nonī bioaktīvās vielas var palīdzēt imūnsistēmai reaģēt adekvāti, ne pārlieku asi, ne pārāk pasīvi. Vienreizēji nonī īpašība. Antibakteriālā iedarbība. Organisms ikdienā saskars ar baktērijām. Ne visas ir kaitīgas. Daudz mums ir vajadzīgs. Kā es iepriekš arī teicu, tātad, ja mēs esam arī saņēmuši šo vīrusu, tas absolūti nenozīmē, ja organisms mums reaģē ar temperatūrām vai ko, ka tas ir kaut kas slikts. Tas ir pat ļoti pareizi. Un savukārt antibakteriāla iedarbība nozīmē spēju ietekmēt noteikto kaitīgo baktēriju augšanu. Tas ir kā dārzā. Mēs nevēlamies iznīcināt visu, bet mēs, ja ieejam dārzā, mēs gribam izravēt nezāles. Un nonīs sastāvā esošās vielas var palīdzēt uzturēt šo līdzsvaru, šo kārtību. Nezāles tiek izravētas un dārzs ir atkal skaists. Kombinācija ar probiotikām. Ļoti svarīgi saprast, un mēs jau daudzi zinām, ka apmēram 70% imūnsistēmas saistīta ar zarnu darbību. Probiotikas ir labvēlīgas baktērijas, kas dzīvo mūsu zarnās. Ja atceramies iepriekšējo slaidu, zarnas ir kā otrais smadzeņu centrs. Tieši tur sākas daļa imūnās regulācijas. Ja zarnas ir dārzs, tad probiotikas ir labie augi. Bet nonī palīdz sagatavot augsni, lai šie augi varētu augt. Tāpēc kombinācija ar probiotikām ir loģiska un sinerģiska. Imunitāte nav cīņa, tā ir par līdzsvaru. Un nonī galvenā loma ir palīdzēt šim līdzsvaram saglabāties. Un tāpēc nākamajā slaidā es tieši mazliet pieskaršos par probiotiku sinerģiju. Ja? Tātad, kas ir sinerģija? Sinerģija nozīmē, ka divas lietas kopā darbojas efektīvāk nekā katra atsevišķi.
mēs jau runājām par imunitāti un zarnu lomu, tagad paskatīsimies, kāpēc nonī un probiotikas kopā darbojas īpaši harmoniski. Un atkal šeit es došu salīdzinājumu. Iedomājieties dārzu, probiotikas ir kā augi, bet ja augsne nav piemērota, augi vienkārši, neaug. Zarnu mikrobioms ir mūsu iekšējais dārzs. Ja labvēlīgo baktēriju ir maz, vai vide ir nelīdzsvarota, imunitāte kļūst vienkārši nestabila. Nonī var palīdzēt radīt labvēlīgu vidi, mazināt pārmērīgu iekaisumu, atbalstīt līdzsvaru, uzlabot zarnu regulāciju. Tātad probiotikas savukārt ir dzīvie mehānismi. Tas palīdz uzturēt mikrobioma līdzsvaru. Ja probiotikas ir sēklas, tad nonī ir augsne, kurā tās var augt. Tā veidojas probiotiku sinerģija ar nonī. Nākamajā slaidā paskatīsimies, kā nonī ietekme uz veselību. Tātad pētījumi, novērojami dati. Es nelasīšu neko te pa punktiem, to jūs paši varat ātrumā tagad pārskatīties. Bet vēlos ko pieteikt, ka līdz šim, ja mēs skatījāmies uz atsevišķām vielām, uz polifenoliem, skopelatīnu, kseronīnu un iridoīdiem, tagad paskatīsimies uz kopējo ainu, kā nonī iedarbojas uz organismu kopumā. Tātad mēs redzam onkoloģijas atbalsts. Nonī tiek pētīts arī onkoloģijas jomā. Pētījumos novērot aizsargājoša iedarbība. Es vienmēr saku skaidri, nonī nav zāles un neaizvieto ārstu terapiju, bet situācijās, kad organisms ļoti novājināts, tas var kļūt par atbalstu. Un tas arī ir ļoti liels atbalsts. Palīdz mazināt izteiktu nogurumu, dod vairāk spēku ikdienai, atbalsta organismu atjaunošanās procesus. Cilvēks, kurš jūtas pilnīgi izsmelts, sāk pamazām atgūt spēju izdarīt vienkāršas lietas, iziet, pastaigāt, pagatavot ēdienu, smaidīt. Sevišķi tas ir onkoloģijas slimniekiem, bet šeit es arī gribētu piebilst, ka arī ļoti liela loma ir arī lietot arī hemohīmu. Tātad nākamais ir locītavas un sāpes. Saka, ka nonī nav pretsāpju tablets, bet es šeit gribētu teikt, ka nav tablets, bet tas var iedarboties uz iekaisuma procesiem dziļākā līmenī. Regulāri lietojot nonī sajust uzreiz, ne uzreiz, bet mēs zinām, ka tās nav tablets, kas noņems uzreiz sāpes, bet regulāri lietojot nonī, tātad pazudīs rīta stīvums, vieglākas kustības, piemēram, mazāka diskomforta pie laikapstākļu maiņas, jo sevišķi uz operētajām vietām daudz cilvēks sūdzās, tātad šīs vietas vairāk sāpjas, sevišķi locītavas operācijas. Un tātad nonī lietojot, cilvēks vairs nepieceļas ar sajūtu, ka ķermenis ir sarūsējis un stīvs. Adaptogēns efekts. Kas ir adaptogēna efekts? Tas ir stress, ko es teicu, mēs visi dzīvojam stresā. Nonī palīdz organismam pielāgoties, nevis sabrukt. Stabilāks emocionālais fons, labāks miegs, mazāks iekšējais saspringzinājums. Tātad situācijas nemainās tajās, kurās mēs dzīvojam, bet reakcija uz tām kļūst vienkārši mierīgāk, lietojot nonī. Detoksikācija un āda. Kad organisms attīrās, pirmais, ko mēs redzam, pirmais, ko mēs pamanām, tas ir uz ādas. Dzidrāks ādas tonis, mazāk iekaisumu, vairāk dzīvīgums sejā. Bieži vien cilvēki, mēs sakam, tu izskaties vienkārši atpūtusies. Tas nekas, kad stresi iet katru dienu pār galvu. Sirds un asinsvadi. Asinsrite ir dzīvība, un tā ir ļoti svarīga mūsu organismā. Tātad lietojot nonī, labāka cirkulācija, mazāka augstuma sajūtas ekstremitātēs, vieglāka pašsajūta fiziskā slodzē. Tātad cilvēkiem, kam kāpnes ir bijušas lielas problēmas, vairs neliek justies kā maratons. Imunitāte un enerģija. Spēcīga imunitāte nozīmē ne tikai neslimot, bet ātri atjaunoties. Es vēlreiz gribu uzsvērt, mīļie cilvēki, nedomājiet, ja mēs lietojam tagad kaut ko no ātumiem, ka mēs vispār vairs neslimosim. Nē, slimības nekur nepazudīs, baktērijas nekur nepazudīs. Bet ir jautājums, cik ātri tavs organisms spējas atjaunoties, lietojot pareizi vitamīnus un uzturpagādinātājus. Tātad arī šajā gadījumā nonī ir sniedz pētījums, ka ir retākas saslimšanas, ātrāka atkopšanās, vienmērīgāka enerģija dienas laikā.
Nav krasu enerģijas kritumu pēcpusdienā, ja, kad teiksim, iet jau dienu uz beigām, mēs jau sakām, vārds kā es esmu pārgurs. Tālāk vielmaiņa un elpošana, tas ir arī ļoti svarīgi, vai ne, organismā, kad vielmaiņa strādā pareizi, organisms funkcionē harmoniskāk. Labāk kremošana, mazāk smaguma sajūtas, vieglāka elpošana pie slodzes. Pēc ēšanas nav vēlme apgulties nogurumā, ja, tas, ko mēs ļoti bieži sajūtam, kad esam pēduši, un tad mēs sakām, vai kā es tagad derētu pagulēt. Manī šo sajūtu noņem nervu sistēma. Mierīga nervu sistēma ir veselības pamats. Nu, tā nu gan tas ir, vai ne? Caur mūsu nerviem iet viss. Mazāk trauksmes, tātad noņem šo te visu. Stabilāks garas stāvoklis, labāka koncentrēšanās. Cilvēki vairs nejūtās, ziniet, kā saka, uz robežas, bet jūtas stabilāks un drošāks. Tātad nonī, es vēlreiz uzsveru, nav brīnumlīdzīgs, bet tas ir instruments, kas palīdz organismam pašam atjaunot līdzsvaru. Un, kad ķermenis līdzsvarā, tas spēj daudz vairāk nekā mēs paši bieži domājam. Un tāpēc pie nākamā slaida, ko es arī pētīju un sapratu, ka tātad nonī pats par sevi ir unikāls augs, jā, bet viņā tiek izmantotas ekskluzīvās sastāvdaļas. Un kas ir šīs sastāvdaļas? Un tad beigās runāsim par to, kā tad pareizi lietot nonī. Tātad šajā slaidā mēs runājam par ekskluzīvajām sastāvdaļām, un te ir ļoti svarīgi saprast vienu lietu. Nonī pats par sevi nav ar visām sastāvdaļām. Šīs vielas, ko es tagad iepazīstināšu jūs, tiek pievienots apzināti, lai produkts organismā darbotos efektīvāk. Tātad sāksim ar kokosriekstu cukuru. Kāpēc tas tiek pievienots? Tāpēc, ka tam ir zemāks glikēmiskais indeks. Es tūlīt paskaidrošu, kas ir glikēmiskais indeks. Tas ir vienkārši sakot, tas parāda, cik ātri pēc produkta lietošanas paaugstinās cukura līmenis asinīs. Ja glikēmiskais indeks ir augsts, cukurs asinīs strauji uzlec augšā un tikpat strauji nokrīt. Tad cilvēks jūt nogurumu, nespēku, reizēm pat aizkaitināmību. Tas ir ļoti raksturīgi cukura diabētiķiem, ja, kas ir izteikts. Strauji cukura kāpums, strauji kritums un ļoti spēcīga nervozitāte. Tātad, ja glikēmiskais indeks ir zemāks, cukura līmenis ceļas lēnāk un vienmērīgāk. Tas nozīmē stabilāku enerģiju bez amerikāņu kalniņiem. Un tātad ne par velti tiek nonī pievienot šis te kokosriekstu cukurs. Tātad kokosriekstu cukurs šeit nav tikai garšai, tas palīdz nodrošināt stabilāku iedarbību organismā. Tālāk tas ir nākamā sastāvdaļa, kas tiek pievienot, tas ir celamancija. Un kas ir celamancija? Celamancija ir dabīgs C vitamīna avots. C vitamīns mums ir vajadzīgs imunitātei, bet ne tikai. Jā, mēs ļoti labi zinām, ka C vitamīns tas ir arī antioksidants. Un kas ir antioksidants? Ļoti vienkārši. Tas palīdz aizsargāt mūsu šūnas no bojājumiem, kas rodas stresa, piesārņojuma un slimību vai novecošanas procesā. Tātad celamancija dod dabīgu C vitamīnu un papildu aizsardzību šūnu līmenī. Un trešā sastāvdaļa, kas tiek pievienota šim preparātam, ir ciklodekstrīns. Tas ir īpaša struktūras ogļhidrāts. Tātad viņa galvenās funkcijas ir palīdzēt aktīvajām vielām labāk uzsūkties. Un ko nozīmē uzsūkties? Tas nozīmē, ka viela no zarnām nonāk asinīs un tālāk uz šūnām. Ja uzsūkšanās nav laba, tātad daļa viela vienkārši iziet cauri organismam un efekts ir mazāks. Ja nonī vielas ir vērtīga krava, tad ciklodekstrīns ir kā transports, kas tās nogādā tieši līdz šūnai. Tātad šeit svarīga doma ir šāda, ka nav tikai svarīgi, kas ir sastāvā, svarīgi ir arī tas, kā šīs vielas ir apvienotas un kā tās palīdz viena otrai darboties organismā. Tieši tāpēc mēs runājam par ekskluzīvām sastāvdaļām, un es šeit arī nosaucu ekskluzīvās sastāvdaļas, jo šeit nav nejaušu pievienojumu, bet pārdomāta kombinācija. Medicīniski tas nozīmē uzlabota uzsūkšanās un biopieejamība. Un tagad par lietošanu. Tātad, ja mēs
vienkārši vēlamies uzturēšanas režīmā viņu lietot tātad kā ikdienas vitamīna devu, tātad mēs lietojam 1 paciņu dienā. 2-3 paciņas dienā, es jau šeit saku, kad lieto intensīvākā režīmā, tas ir, ja organismam nepieciešams papildus atbalsts, ja sākam sajust jau kaut kādus signālus organismā, kad šis pats nogurums vai biežākas sāpes kaut kādas, 6 paciņas dienā, tas jau ir vispār, es viņas nosaukus kā izaicinājuma režīms, bet mēs to lietojam īslaicīgā termiņā, tātad no 7 līdz 14 dienām. Tas ir, lai aktivizētu organismu procesu. Tas ir kā, pēc ļoti smagām saslimšanām, ja arī lietots ir kaut kāds ļoti smagi medikamenti, ja, kas ir tāpat tām sakaitējuši zarnu darbības un visu pārējo, visām komplikācijām, ko mēs zinām, kas tiek rakstīts uz visiem medikamentiem. Un tātad 7 līdz 14 dienas lietojot nonī, tas ir kā restartēt sistēmu, ja? Bet neilgstoši, tikai noteiktā periodā, lai atkal tavs organisms var sākt pakāpeniski ieiet normālā režīmā, jo ar stipriem medikamentiem pēc smagām slimošanām mūsu organisms ir vienkārši izsists no pareizā ritma. Tātad, nav vienas dienas brīnums, bet vislabāk rezultāti parādās tieši pēc 3 mēnešu regulāras lietošanas. Un te es vēlreiz gribu uzsvērt, ja cilvēki, kuri sāk lietot šos te atomie produktus un gaida jau pēc 1 nedēļas vai 2 nedēļām, un man saka, es neko pagaidām nejūtu, ko tad es tagad dzeru? Ja? Es saku, bet pagaidu, tu taču nedzer zāles. Dzer uztur bagātinātāji, tātad viņš tev uztur un palīdz bagātināt tavu organismu. Tas notiek lēnām. Tas nav medikaments, kas tūlīt noņems tev tūlīt fiks sāpes un negulēt. Tātad, jo ne tikai sastāvs ir svarīgs nonī, svarīgs ir arī, kā mēs lietojam un cik regulāri. Un ja tu gribi ātru efektu, tad ej uz medikamentiem un neaiztiec dabas uzturbagātinātājus. Bet ja tu viņus regulāri un pareizi lietosi, tad tu vari iztikt arī pat bez medikamentiem. Es esmu pilnīgi par to pārliecināta. Un tātad nākamajā slēdā, par ko es gribu pieminēt, tas ir kā nonī, kad ir dabīgs, bet ar tiešām zinātnisku pamatu. Ja mēs paskatīsimies kopumā, tad nonī nav tikai kārtējais uzturbagātinātājs, ja, no tā visu, ko mēs iepriekš esam stāstījuši. Tātad tas ir auglis, par kuru sabiedrībā zina salīdzinoši maz, bet par to reti runā televīzijā vai aptiekās vispār varbūt par to brīnītos. Ja tajā pašā laikā tas ir pētīts daudz vairāk nekā vairums cilvēku vispār zina. Tātad nav šīs informācijas, tas nav viena orgāna produkts, tas nedarbojas tikai uz sirdi, tikai uz locītām vai tikai uz imunitāti. Tas palīdz tātad visam organismam kopumā. Tas palīdz ķermenim sakārtoties. Ja kaut kas ir pārāk aktīvs, palīdz nomierināt. Ja kaut kas ir par vāju, palīdz atbalstīt. Tas palīdz mazināt pārmērīgu iekaisumu, palīdz uzturēt līdzsvaru, palīdz šūnām darboties pareizi. Un viss sākas mazajā līmenī, šūnā. Jo ja šūnas jūtas labi, tad arī mēs jutīsimies labāk. Un to cilvēku ļoti daudzi kaut kā neprot atšķirt. Bet nonī, tas ir atbalsts mūsu ķermeņa dabiskajai gudrībai. Jo mūsu katrs organisms ir savs, ja? Mēs nevaram pielīdzināt katrs savu ķermeni otram ķermenim. Un varbūt tieši tāpēc tas ir tik unikāls šis nonī, par to zina maz, bet tas ir vērtīgs, daudz vairāk nekā vispār tas, ko es šobrīd jums pat stāstu. Un pēdējais slaids, tātad mūsu nonī, tas ir par līdzsvaru, par šūnām, kas strādā harmoniski, un par ķermeni, kas atkal sāk darboties saskaņoti. Varbūt vissvarīgākais nav meklēt brīnumu, bet dot savam organismam iespēju pašam sakārtoties to, ko mēs esam aizmirsuši. Es jums no sirds novēlu ieklausīties savā ķermenī, atbalstīt to ar gudrām izvēlēm un sajust veselību kā mieru un spēku sevī. Un atcerieties, mūsu ķermenis bieži zina vairāk nekā mēs domājam. Paldies par uzmanību!